pēc nelielas pauzītes, kas bija saistīta ar bumbas atrašanos tālu ārpus laukuma robežām, spēle atkal tālu siltajā zemē. Spēle atkal atsākās ar nesaprašanos F-Reiters komandas spēlētāju starpā. Un kas noved pie tā, ka bumbu haotiski maina īpašnieks, līdz nostiprinās ugunsdzēsēju rīcībā. Lielisks sitiens. Fantastisks sitiens. Fantastisks tālšāviens un tikai veiksme vārtu staba. Vārtu staba personām. Viņš jau bija cik kārts. Nu labi, Viss kārt. Tad viņš vienkārši varbūt sākumā jau zem 6 vārdi ir ierakstīti. Bet tikmēr spēlē atjaunojas intriga. Ugunsdzēsēji jūtot uzvaras tūmu nedaudz atslābinājās, par ko samaksāja ar zaudētiem vārtiem. Rezultāts kļūst 3-2. Joprojām gan viņu labā, bet spēle kļūst ienāk kulminācijas fāzē. Un es ļoti ceru, ka tas būs tikai sportiskā kulminācijas fāze. Jā, neko citu mums nevajadzētu. Un vēl asāk, jo šobrīd pietiek, šobrīd pietiek asam. Jā, jau redzējām ļoti asu cīņu notika. Šobrīd tas varētu abas divas komandas varētu noteikti nepiekāpties un cīņu izvērsties vēl asāk. Neviens negribēs zaudēt katrā ziņā. Ir abām ir ko vēl iegūt šī spēlē, ko noturēt, kā jau es teicu. Tāpēc katra kļūda ir varbūt izšķiroša. Stūra sitiens pie ugunsdzēsēju vārtiem. Aizraujoši, ļoti aizraujoši. Tiek izspēlēts nedaudz savādāk. Tuvojās pretinieku vārtiem, bet tehnisks brāķis. Ugunsdzēsēji dod pretriecienu, bet neprecīzi. Jā. Iespējams, abas komandas... Ugunsdzēsēji strikes back. Iespējams, abas komandas cenšas ātrāk izdarīt savus uzbrukums, kustības, visjebkuras darbības. Lai attiecīgi F-Reiters, lai panāk neizšķirt. Viņi jau galā spēlētāji īsti nezin, cik spēles laiks ir palicis. Es esmu aptuveni pārliecināts, ka tās ir 10-12 minūtes. Tas ir ļoti daudz. Jā, bija neliela pauze ar to, kad bumba bija atstājusi ļoti. Riainā ir braucis siltajām zemēm. Jā, tā. Kā vai tu nogaidāt spēles laiks, tiesnesis apstiprina, ka spēles laiks bija apturēts. Bet, jā, redzēsim. Vairs sekos pēdējās ofensīvas no F-Reiters puses, pēdējā vētra. Pēc tāda asākas spēles, tādas kulminējušas spēles. Tagad atkal izskatās bišķi norimies. Bet, šeit jebkuru brīdi var atkal viss sagriezties kājām gaisā. Oj. Tā bija asa spēle. Spēle, kurā pats gan viņš vairāk vukt cieta. Un vēl viena. Jā, viens šis spēlētājs uzreiz divreiz pret vienu to. Redzēsim, tiesnesis pagaidām ļoti rezervēti izturās par šiem notikumiem. Tikai katram ļoti asajās situācijā parādīja pa vienam brīdinājumu, bet pagaidām viņš saskata tomēr futbola epizodes. Un tad bija īstams soda sitiens, ko viņš darīs F-Reiters. Oj, kāds labs sitiens. Labi griez, bet pietrūka. Nepiegriez.
Tu vari spēlēt pret pretinieku, bet tu nevari spēlēt pret laiku. Un laiks nepielūdzami tuvojas noslēgumam. Vieniem par prieku, otriem par sarūktinājumu, jā, laiks tuvojas izskaņai. Nu, vēl jau laiciņš jābūt. Ir 5-7 minūtes noteikti. Bet, jo tuvāk ir spēles beigas, jo grūtāk visticamāk ir pieņemt pareizo risinājumu. Jā. Situācijā. Jā, steidzās, noteikti steidzās. Galvenais it kā šķiet, ka steidzas abas komandas. F-Reiters skaidrs, bet arī Vugdams šķiet. Kas šeit? Pazaudējām spēles vispār. Sarkanā kartīte, pirmā sarkanā kartīte. Pazaudējām višķiņu no redzesloka, sakot bumbē, kas šeit notikās, kaut kas aiz filmas. Jā, un apusēja sarkanā kartīte. Nu, beidzot, varbūt tiesnesis pieņem pareizu lēmumu. Tas jau briedi ilgāku laiku un jānomierina spēlētāji. Nevar turpināt. Jā, un ļoti nokaitēt atmosfēru. Interesanti, vairāk vietas laukumā tieši tā kolēģis jau ir acīgi novērtējis situāciju un bīstams Jā, fatāli neveiksmi. Ļoti bīstami. Bumba gan bija ļoti ātri lidoja un nebija. Varbūt varēja likties, kāpēc viņš neiesita. Jā, bet tagad F-Reiters ir pārņēmuši. Tagad, kad spēlētāji palicis mazāk, ļoti iespieduši Vugdu zonā un šeit briest kaut kāds. Kaut kas briest. Jā, viena vārta briest, vai tas būs straušs pretuzbrukums, vai tomēr arī nospiedīs pretinieku. Nu jā, pirmā sarkanā kartiņa turnīrā. Uzreiz divas. Pirms tam nevienā spēlē, pat ne rezultatējoties 2 dzeltenām. Un uzreiz 2 vienā spēlē. Nu, jā, kā mēs pirms translācijas sākumā teicām, Vugti ir ļoti fiziskās. Tas bija gaidāms. Varbūt ne uzreiz 2 sarkanās kartiņas mēs spēlē, bet varbūt tas bija prātīgākais lēmums šī momentā, tiesnešu gadījumā, protams. Džeki jau bija iekarsuši un briedi jau tādas. Iespējams, tiesnesim jau ātrāk vajadzēja atvēsināt ar vairākas jūpēm un iespējams zeltenām kartiņām, bet to mēs neesam laukumā, nevaram redzēt tieši epizodes, bet katrā ziņā ļoti karstasinīgi spēlētāji izturās katrā epizodē un saņēma, acīm redzot, pelnītu sodu. Aizies vidu! Un atkal bumba F-Reiteram. Jā, tagad F-Reiters, kad laukums ir brīvāks, spēlētāji mazāk, F-Reiters vairāk kontrolē bumbu, vairāk uzbruku bīstamāk. Redzēsim, ko tad tas viss beigsies. Es jūtu, ka vārdsargam ir jāizdara darbam. Oi, ļoti labi savā starpā divas Vugdu spēlētāji saspēlēs, Super sitiens un super saves. Ieturējām pauzi, skatoties, gaidot, kas tad notiksies. Un beigās viņš tika līdz brīvam sitienam Vugdu spēlētājs, bet Vārtsargs ļoti precīzi nospēlē, ļoti labi epizodi. Bet, un atkal viņš labi spēlē, iznesot bumbu ārpusē, viņam jāceļās noteikti kājās, jo, jā, es teikšu, diezgan daudz ļauj izdarīt bīstams sitiens, paļaujoties sev Vārtsargu. Ļoti bīstams sitiens. Pirms brīža bija fantastisks sitiens pie vārta stabu, tagad vairāk bīstam, ļoti ultra bīstam sitienu. 11. numurs. 2,5 minūtes man jāspēlē. Pusotru minūti mums pienāk pēdējais updates no tiesneša. Pusotru minūte vēl! Kas nozīmē pusotru minūti plus kādas sekundes vēl pieliktā laika, tāpēc... F-Reiteram jau noteikti šobrīd jāsteidzas jāiet ar visiem spēkiem. Jā, šobrīd vēl pat nav svarīgi 3-2 vai 4-2. Jā, viss. All-in jātais. All-in jātais, tieši tā. Cita spēļu terminoloģijā.
Угол, хорош, хорош! Не спеши! Un dabūja atpakaļ pa degunu. Tā nu tā. Nu šo skaidrs, ka garām tik tūrā. Ja aizdu sāk kalpam, tad arī iedod, nu tik. Ātrāk padod, nu! Līdzīgs zivs kreisā jau vēl. Jā, laiks tiek ārā, smilšu pūkstens tuvojas. Tukšajā iedaļā ļoti bumbu, ļoti prātīgi. Bumbu pietura pretinieku laukuma pusē pie sāna līnijas, kur tas uzreiz nevar dot strauju pretuzbrukumu. Pietura bumbu nesteidzās īpaši uz vārtiem. Oi, ļoti bīstam izspēlē. Kas notiek, kas bumba laidīs vārtos, vārtseks nokrits. Nē, viņš turpina spēlēt. Un oi, tukši vārts stūrs. Haoss sod laukumā, bet beidzās labvēlīgi F-Reiters komandai. Bet man liekas, tikpat labvēlīgi tas beidzās ar ugunsdzēsējiem, jo bumba lido atkal ļoti tāls. Jo bumba lido tālu prom, un man liekas, kad iet jau kompensācijas laiks, tāpēc... Redzēsim, noteikti daudz noteikti. Viss ir atkarīgs no tiesneša, vai viņš ļaus vienu pēdējo laiku vairāk, visticamāk nav. Pēdējais uzbrukums. Pēdējais, un te... Un tā, spēle ir beigusies atkal ar asamiem sarunās, bet, katrā ziņā spēle ir noslēgusies, un ko mēs varam rezultēt. Bija gaidīta asfiziska spēle, bišķi varbūt pat pa daudz, un divas sarkanās kartītes. Katrā ziņā spēle diena ir noslēgusies. Kārtas kopsavilkums, mums ir 2 līderi, turnīrā ir 2 līderi. Gan pēc rezultātu, gan pēc parādītā snieguma. Spēle mēs jau tagad noteikti ļoti gaidām. Katrā bija ļoti skatāms spēles. Īpaši šī otrā bija ļoti skatām. Azartiski, intriģējoši. Jā, labi, tad mēs atvadamies. Dzīvojiet prātīgi, dzeriet daudz ūdeni.